Labrīt, mīļie brāļi un māsas Kristū. Man sauc Edvards, esmu no Saldas. Šodien esmu ieradies pie jums ar savu mīļo ģimenīti, man mīļo sieviņu Martu, vecāko dēlu Gustu, jaunāko dēlu Eli un meitiņu Sāru. Mums ir patiešām liels prieks būt šai brīnišķīgai draudzē. Tā kā es jūsu draudzi nepazīstu, es domāju, ar ko jūs lai uzrunāšu šodien. Un tad es noskatījos jūsu YouTube kanālā pēdējo uzrunu ar nosaukumu Vai tev ir misija? Un noskatoties to, es sapratu, par ko es šodien runāšu. Tas būs draudzes misija pirms došanās misijā. Piekritīsiet, ka pirms lieliem darbiem ir jāsagatavojas. Kā mēs sagatavojamies šim lielajiem darbiem aizsniegt cilvēkus? Lūdzot. Vēl. Drošāk. Es ticu, ka tev nepareizās atbildes nevar būt. Bet pirmām kārtām jau mums ir jāiepazīst raksti pareizi. Tad sāksim ar pirmo rakstvietu. Tas ir Mateja evaņģēlija 28. nodaļa, 19 līdz 20. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visus ļaudis, tos kristīdam Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā, tos mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Tas ir Glika tulkojumā. Tā kā redzat, mums ir jāiet, mums ir jādara par mācekļiem visus ļaudis un mācīdam turēt visu, ko Jēzus mums ir pavēlējis. Tātad, mēs nevaram mācīt kaut ko citiem, ja paši nezinām, ko Jēzus ir pavēlējis, ja mācījis pareizi. Kā zinām, Dieva vārds simbolizē arī zobenu, un, lai lietot zobenu, mums ir jāmācās rīkoties ar to. Jāmācās rīkoties ar to, lai nesavainot sevi un kādu citu. Un tāpēc nākamā rakstvieta ir 1. Pētera 3.15. Un esiet arvien gatavi ar lēnību un bijāšanu atbildēt tik katram, kas atbildēšanu prasa par cerību, kas ir jūsos. Tātad mums ir jāprot atbildēt uz visu, ko cilvēki mums prasīs. Un no praktiskā viedokļa nevajag satraukties par to, kad mēs nezinām visu. Īpaši jaunpienācēji, kur tikko nokristījušies. Vai šeit tādi ir? Var pacelt roku. Ir tāds kāds? Nav? Ko? Mācās vēl Bībeles stundas. Labi. Dievs lieto arī jūs, jeb viņus. Un ja mēs, ko nezinām, mums vienkārši ir jāpasaka, ka šo tēmu, lietu neesam pietiekoši izpētījuši un labprāt pie tā atgrieztos, kad būsiet to izdarījis. Kad atskatos saviem pirmsākumiem šajā kristiešu ceļā, ko es zināju, ar to es arī dalījos. It kā tas ir vissvarīgākais, kas ir jāzina tam otram cilvēkam. Kā teikts Lūkas 6.45, no sirds pārpilnības muti runā. Un tā arī ir, ar ko būsiet piepildīti, tas nāks no jums ārā. Un vai jums nav bijis tā, jūs izlasat kaut ko savā svētbrīdī, un Dievs sūta tajā brīdī kādu cilvēku, kuram šie vārdi ir vajadzīgi, vai saruna atgādina par pirms tam lasīto? Vai ne? Redz, ka kāds māja ar galvu. Man personīgi bieži ir sanācis teikt frāzi, es tieši par to lasīju no rīta. Tad
tad, kad tas notiek, tajā brīdī mēs saprotam, cik ļoti Dieva vārds ir dzīvs un kā viņš viest caur dzīvei un sagatavo ceļus, lai būtu iespēja liecināt un runāt par to ar citiem. Iesim tālāk. Vai jūs esat kādreiz dzirdējuši, ka kāds saka, doktrīnas nav svarīgas? Reiz es satiku uz ielu evaņģēlistu Saldu. Viņi dziedāja dziesmas, uzrunāja cilvēkus, dalīja ārā garīgā satura lapiņas ar lūkšanu, ja nemaldos. Un kad stādījos priekšā, kad esmu 7. dienas adventists, viens no aktīvākajiem runātājiem pārliecinoši un ar žestiem teica, doktrīnas nav svarīgas. Kas ir doktrīnas? Visi jau domā, ka viņiem ir patiesība, jā, bet tās ir mācības. Un pamats, uz kā stāvēt. Iesim tālāk. 1. Timoteja 4.16. Ņem vērā sevi pašu un mācību, pastāv šīs lietās, jo to darīdams gan sev pašu izglābs, gan tos, kas tevi klausa. Tātad redzam, ka šeit ir runāts par mācību un pastāvēt tajās lietās, ka tas ir svarīgi. Un tādā veidā mēs izglābjam gan paši sevi, gan tos, kas jūs klausās. Tad vēl līdzīgs pāns ir 2. Timoteja 4.2-3. Pasludini vārdu, darīt to laikā un nelaikā. Pārliecini, aizrādi, paskubini ar visu lēnprātību un mācīšanu. Jo nāks laiki, kad tie veselīgo mācību nepanesīs, bet pēc savām pašu iekārošanām savu mācītājs uzkraus, kā tiem auss sniedz. Tātad atkal redzam, ir kāda veselīgā mācība, un to nepanesīs. Tad vēl pāns ir Titam 1.9, kas pastāvīgi turas pēc uzticamā vārda mācības, ka viņš ir spēcīgs arī pamācīt caur veselīgo mācību un pārmācīt tos, kas pretī runā. Tātad uzticamā vārda mācība, veselīgo mācību, un ar to mēs varam atkal pamācīt citus. Un kā te ir teikts, kas runā pretī, tātad, kas domā savādāk. Mums kā draudzei ir īpašs darbs uzticēts, jo mums ir jāsniedz ne tikai neticīgie, bet arī citas konfesijas pārstāvis. Kuras ir doktrīnas, kuras mūs atšķir no pārējām baznīcām? Dvēseles nemirstība, izmeklēšanas tiesa, sabats. Tas arī, jā, debesu svētnīca. Un kas ir, ko mēs vienīgie sludinām? 3 eņģeļu vēsts, ja? Un tajā iekļauts ir taisnošana ticībā arī. Jā, paldies. Ir sajūta, ka esmu adventistu draudzē. Paldies. Tātad te esam viņu uzskaitījis. Sabats, debesu svētnīca, izmeklēšanas tiesa, nāves stāvoklis, 3 eņģeļu vēsts. Un kā māsa arī pieminēja, un ne visa baznīca ir saskaņā ar doktrīnām, kā piemēram trīsvienība, 1000 gada, kad atgriežas Jēzus, kādam tas ir 1000 gadu miera laika, un Jēzus ir Dievs, šķīsta un nešķīsta gaļa. Jā. Tagad jautājums. Vai jūs varētu aizstāvēt visas šīs doktrīnas vienīgi ar Bībeli? Tagad esat gatavi, jā? Un pārējie? Tāpat arī vārds Bībele un trīsvienība. Labi? Protams. Vai jums ir panti galvā, kuri izskaidro patiesību? To varbūt uzreiz vajadzēja jautāt.
Ja nav, vai jūs varētu iet darīt darbu, kur paredzējis Dievs? Bet Dievs ir žēlīgs, viņš dod mums tik daudz, cik panest, cik varam, tāpēc viņš arī sūta cilvēks, tā kā es teicu pirms tam, ja kaut ko no rīta izlasat, ja pieved jums cilvēku, kam ir vajadzīgi tikai ar to mazumiņu vien. Bet jūs saprotat, jo vairāk jūs zināsiet, jo lielāku darbu jūs darīsiet Dievam par godu, jā. Es dzirdēju, ka daudz jauniešu Amerikā, un ticu, ka arī citu vietu pasaulē, pēc tam, kad viņi pamet mājas, lai mācītos, daudz no viņiem paliek neticīgi, kad saskarās ar pretestību, jo nezin, kā pamatot to, kam viņi tic. Un interesanti, vakar bija tieši atgadījums manai sievai, sanāca parunāt ar sievieti, kur ir luterāne. Viņa prasīja, kāpēc mūsu salds draudze nenāk uz lūkšanām, kurās piedalās vispārējās salds baznīcas. Tikai ne katoļi, ne jau tāpēc, ka viņi tam nepiekrīt, bet tāpēc, ka viņi tā jau daudz draudzes locekļu un baidās vēl pazaudēt vairāk. Tad šī sieviete prasīja, vai tas ir sabata dēļ, uz ko man sieva atbildēja, vai tas notiek sabatos. Viņa teica, tas ir ceturtdienās, uz ko viņa atbildēja, jā, ka nē, un vai šī atšķirības dēļ viņa lūgšanas Dievs neuzklausa. Uz ko viņa atbildēja, viņa bišķiņa apmuls, jo tas ir diezgan skarbs jautājums reiz. Tu nevari cilvēkam pateikt, nē, tavs lūgšanas neuzklausa pareizi. Protams, mēs izrunājamies jau, jā, uzklaus. Katram ir dota gaisma, un ar kur viņš izmanto, ar to pietiek. Bet, un tad šī sieviete teica, kad sabats var būt jebkurā dienā un katru dienu, ja tev vajag. Un tad viņa pateica, kad Pāvils raksta, ka tā var būt jebkura diena, un es pieņemu, viņš domāja Kolosiešiem 2.16, kur rakstīts, tad, lai neviens jūs netiesā par ēdienu, vai par dzērienu, vai par svētkiem, vai jauniem mēnešiem, vai sabatiem, gliku tulkojumā tas ir. Un tad mana sieva teica, kad mans vīrs jau man teica, ka kādu dienu man būs jāsaskarās ar šo lietu un jāpaskaidro lietas, kurām es ticu. Mans vīrs jums visu paskaidrot un parādīt Bībelē, ja viņš būtu klāt. Tā beigās tā būs arī jādara man, kas ir svarīgi. Nē, viņas apmainījās telefonu numuriem un kaut kad mums būs jāstiegs, jā. Bet cik interesanti Velns jau cīnījās, jo, cik es sapratu, viņa arī atrakstīja īziņu, kad viņa nevar saglabāt mans sievas numuru. Un lūk, šeit sēž mans draugs brālis, Kristo arī, un viņš saka, viņš mēģina savu telefonu, jums abiem Samsung, ja? Mēģina, viņš saka, ievad un plus zīmīt pazod. Nevar ievadīt. Un viņi mēģina tik ilgi un nekā nevar, un beigās atrakst Martiņai, jā, kad beigās ir vienkārši ir numurs pierakstīts, un lai sazinās ar viņu. Jā. Un tad sieva ir priecīga, ka viņa saka, varēs beidzot visu pierakstīt un pa solīšiem un tā. Tad beigās, jā, ko es gribu piebilst un kas ir svarīgi, visas mūsu doktrīnas mēs nevaram atspēkot ar jebkuru Bībeles palīdzību, jebkuru Bībeles tulkojumu tā. Vai jūs to zinājāt? Tāpēc dažreiz jums ir jābūt gataviem, jūs apmulsīsiet, kad būs kāds tulkojums, kurš tiešām izklausīsies tā, kā viņi saka, bet ja mēs palasītu, pieņemsim King James, vai kas ir vislabākais tulkojums, vistuvākais patiesībai, mums latviešam tuvākais ir glika. Kaut vai šī pantā, kurā lasījām tikko no Kolosiešiem 2.16, te ir pieminēti sabati, bet revidētajā 65. gadā ir vienkārši sabats. King James versijā sabata dienām. Daudz skaidrs norāda, ka tas nav katrs sabats.
Bet tas ir atsevišķām dienām. Tagad tajā neieslīgsim dziļāk, bet šeit iet runa par ceremonālajiem sabatiem, kuri kopā bija 7. Tātad esam tikuši ar pirmo sagatavošanos soli, tātad mums ir jāpēta raksti, mācīties Bībeli, uzņemt Dievu vārdu, un kā arī pats Jēzus mums ir piemērs, kā viņš atvairīja pretinieku uzbrukumus. Ar vārdiem stāv rakstīts. Arī tad, kad Sātans deva pretī vārdus no rakstiem, tie bija jāatvaira ar rakstiem. Kā šajā vakardienas notikumā, par kuru tikko stāstīju. Pāns var izskatīties, kad runā par kaut ko citu, ja tas ir paņemts ārpus konteksta. Tāpēc būsim gatavi to paskaidrot citiem. Esam tikuši līdz 2. sagatavošanas darbam, lai aizsniegtu cilvēkus. Kā jums liekas, kas tas varētu būt? Viens ir zināt rakstus. Tas ir tas, ar ko mēs cīnāmies katru dienu. Ko? Tas ir mūsu raksturs. Ja viens ir, kā es rakstu, zināt rakstus, tad ir otrs. Jā, tas ir mums ir jāsagatavo raksturs. Mums ir jāprot uzvesties mājās, darbā un jāatstāj labs iespējas, kad kādu satiekam pirmo reizi. No tā būs atkarīgs, kā mēs reaģējam uz lietām, kā mēs darām lietas un kādas ir mūsu manieres. Un tad Mateja evaņģēlija 5.16 saka, tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, kad tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Un no tā izriet, no skaista rakstura arī labi darbi, un tad Dievs tiek pagodināts. Un arī Elena Vaita raksta Kristus dziedinošā kalpošana, oriģināli 469. lapspusē. Kristiešu dzīve ir vispēcīgākā liecība, ko var dot pasaulē. Tīra un svēta dzīve, uzticīgi pildot pienākumus, runā spēcīgāk nekā visbrīnišķīgākie vārdi. Tā kā mēs redzam, vispēcīgākā liecība. Un tā runā visspēcīgāk. Kā mēs varam iegūt šo raksturu? Protams, ka lūdzot, visi lūdzot, bet arī tas notiek lasot Bībeli, jā, Dievu vārdu. Iepazīstoties ar Jēzu, ar viņu dzīvi, tas ir svētā gara darbs. Tad mēs iegūstam šo gara augļus, kur ir aprakstīti Galatiešiem 5.22, bet gara auglis ir mīlestība, līgsmība, miers, pacietība, laipnība, labprātība, ticība, lēnprātība, sātība. Tad bišķiņ, nostāk un tālāk, varbūt, jā, kāda ir aprakstīta gala draudza atklāsmes grāmatā? Tas ir viens, bet pēc tā posma, Remdan, jā, bet nezināju, ka jūs tik negatīvi būsiet. Nē, jo es biju domājis kaut ko citu. Protams, tas arī. Leģiķais stāvoklis, tas nav noslēpums, un varbūt līdz tam arī vēlāk tiksim. Bet, kā teikts, atklāsums 14.12. šeit ir svēto pacietība, šeit ir tie, kas tur Dievu baušas un Jēzus ticība. Tātad ticība, kādā tulkojumā teikts Jēzus liecība, bet likjā ir ticība. Un viņa dzīve, tas nozīmē, viņa dzīves liecinās par to, ka viņi ir Jēzus sekotāji. Viņi klausa viņu un seko viņam, lai kurp viņš ietu, kā teikts atklāsums 14.6. Visi liecinās par to, jā. Un ja mēs ticam Jēzus vārdiem, tad mēs arī to darām. Un atklāsums 19.10 ir teikts, un es kritu pie viņa kājām, viņa pielūgtu, un viņš uz mani saka, raugi, nedari tā. Es esmu darba biedrs tev un taviem brāļiem, kam ir Jēzus liecība. Pielūdz Dievu, jo Jēzus liecība ir praviešu mācības gars.
Un mūsu draudzē ir praviešu gars. Mums ir liecības draudzē, mums ir arī pravietojumi. Liecības draudzē mums ir 9 sējumi, kur ir aprakstīts viss nepieciešamais, lai uzlabotu dzīves un draudzes dzīvi. Kā viens sludinātājs teica, kad es lasu šos darbus no viņas, es nevaru ilgi to darīt, jo tas izceļ, cik tālu esmu no ideāla. Un tamdēļ jau pravieši tika dot pareizi, lai parādītu tautai, ko tā dara nepareizi, ne jau slavētu viņus par labiem darbiem. Un atkal šī sludinātāja sieva, viņa saka, ar prieku lasa viņa darbus, lai redzētu, ar ko viņai jātiek galā un ko var uzlabot. Tad ir 2 veidi cilvēki, ja? Lai Dievs mums dod, lai mēs būtu pie tās otrās grupas. Tā kā es teicu pirms tam, tātad pravietošana ceļ draudzi. Tad pravieša gara darbi ceļ standartu un sagatavo draudzi Jēzus drīzai atnākšanai. Tā. Un tagad parunāsim saistībā, ko es saliku kopā no iepriekšējā uzrunas, kur jums bija pagājušo nedēļu. Kā tad ir mūsu misija, draudzes? Kāds ir mūsu darbs? Tā kā šie pirmie, jā, mēs sniedzam Dievu vārdu, mēs darām pārējos par mācekļiem, viņi tā uz priekšu rindiņā. Mēs arī atklājam Jēzu, kāds viņš ir. Bet kas mums ir tāds, kas citām draudzēm nav? Kāda ir mūsu vēsts? Vienā vārdā, vairākos. Vai nu mums ir kauns, vai nu tas baigi maz skan, vai ne? Tā ir brīdinošā vēsts, pareizi. Un tas mums ir vajadzīgs. Un ziniet, kad šis sludinātājs, kurš te runāja pagājušo sabatu, viņš runāja par Pēteru, vai ne? Ka viņš 3 reizes noliedza Jēzu. Un tad man nāca prātā tāda interesanta doma, es ticu, ka tas ir no Svētā gara, kad arī mums, kā draudzei, būs 3 pārbaudījumi visai pasaulē, vispasaules draudzē. Un tādi 2 jau ir notikuši. Kā jums liekas, kur tie ir bijuši? Tie ir pirmais, 2. pasaules karš. Es nezināju, es tikai nesen uzzināju, tas jau nenotika visur, bet tas bija ļoti liels pārbaudījums. Es arī esmu dzirdējis, ka Latvijā cilvēki tiešām stāvēja par ticību un sabatos neņēma lāpstu rokās, bet ar to samaksāja par savu dzīvi. Jā, un es nemaz nezināju, arī nesen uzzināju, kad Vācijā pieņemsim Vācijas uniju vai kas tur bija, viņi pat slēdz ārā cilvēkus, no draudzes tie bija kā 2%, kas negāja karot un neņēma ieroci pat sabatos. Un tas, man liekas, briesmīgi. Man liekas, bija otrādi jābūt 98% tieši bija pret to visu, bet ne, tieši 2% tikai stāvēja par patiesību. Un cik interesanti, tad mūsu laikos tā bija pandēmija, pareizi. Un kā ir 2 pasaules kari, es ticu, ka arī būs vēl viena pandēmija, jo to teica gan iepriekšējais prezidents Baidens, un kā arī veselības prezidents, tas vispasaules prezidents, jā. Un viņš teica, ka pandēmija noteikti būs. Un šie bija lielie pārbaudījumi mūsu draudzē. Un, diemžēl, abas 2 reizes netika veiksmīgi. Un, ziniet, un kas būs 3. pārbaudījums? Kā jums liekas? Svētdienas likums. Kā jau mēs zinām, kad 1.
Un pirmā eņģeļa un otrā eņģeļa vēsts jau ir izskanējis pa visu pasauli. Visi varbūt nezin, bet viņi ir izgājusi. Bet kā jums liekas, vai trešā eņģeļa vēsts ir izgājusi par visu pasauli? Kad viņi izies? Jā, bet kad cilvēki, jā. Protams, viņi šur tur un skan un tā kā netiek celts trauksme, tā kā viss vēl, ka kāds pateica pat, kad tas nav vēl iecerējis. Bet vai jums draudzē ir, teiksim, tā saucamie angliski watchmen, kas ir izlūki torņos? Talsos ir kāds, te jums brīdina, saka, kas tuvojās, kāds pēta, kas notiek Amerikā? Nav, jā? Šodien jums to nestāstīšu, tur būtu ilgi un dikti, bet viss notiek. Viss ir pavisam reāli un viss ir tik tuvu, kad, ja mēs nerunāsim, viņš pat liks akmeņiem runāt. Tik tuvu tas ir. Un ziniet, es arī esmu dzirdējis bēdīgākais tas, kad sāk runāt cits konfesijas par to, kamēr mums tas ir jārunā. Jo ko tas dod, kad tas atnāks un mēs teiksim, mēs zinājām? Jā, jo, kā teikts, arī Noā laikā, vai ne? Tie būs kā Noā laiki. Tātad, ko Noā darīja? Viņš brīdināja. Kas bija Lata laikos? Brīdināja. Vēl jāaiziet ārā. Jā, arī mums ir jāaiziet ārā, mums ir jāaiziet uz laukiem. Mēs zinām mūsu vēstu, mums ir arī gaisma dot šajā virzienā, šajā lietā. Un atgriezīsimies pie liecībām. Tātad Elēna Vaits saka, raksta liecības draudzē 5. sējumā, 661. lapas pusē oriģinālā. Vecos laikos Dievs runāja uz cilvēkiem ar praviešu un apustuļu muti. Šīs dienās viņš runā uz tiem ar savu garu liecībām. Nekad Dievs nav nopietnāk pamācījis savus ļaudis attiecības savu prātu un ceļu, pa kuru viņš vēlas, lai tie ietu, kā tagad. Ja godīgi, kā mums pašiem mēs lasām liecības? Man arī, es neesmu labākais piemērs šajā jomā. Slavu kungam. Jo tā ir tiešām liela bagātība. Un kā mēs saprotam, kā jums liekas, liecības ir sarakstījis tas pats gars, kas sarakstījis Bībeli? Protams. Tad kāpēc, lai to nelasītu, vai ne? Tur ir dota gaisma un tik daudz. Un viss galvenais, lai katru problēmu, katru lietu viņi tiktu atrasināti, varētu tikt atrasināti, ja mēs to ņemtu vērā. Tas ir par liecībām. Un vēl būs par liecībām, bet, lai iet tālāk, es gribēju vēl pats galvenais, kas mums misija pirms misijas, tātad šīs divas lietas, bet kas trūkst mūsu draudzē tagad, lai izdarītu vēl lielo darbu? Kā jums liekas? Visu kaut ko jau var teikt, ne? Mīlestības savā starpā ļoti labi, tas arī. Bet tieši tā mīlestības savā starpā arī vedina uz to domu, ko es gribu teikt, vienotību. Kā jums liekas, mēs kā draudz, kā vispasaules draudz esam vienoti? Jā. Jo, ziniet, arī tagad runājot par šīm liecībām un tas, kas mums ir dot, kāda gaisma,
pāris indivīdi, kas ir ļoti ietekmīgi, viņi atļaujas teikt kaut ko tādu, kas tiešām maisa gaisu, ja tā var izteikties. Un tas ir, pieņemsim, tas pats mūsu ģenerāla konferences vispasaules prezidents Teds Vilsons. Viņš ir teicis par svētdienas likumu, ka tas var būt jebkurā dienā. Vai tas var būt jebkurā dienā? Un tad citi sāk tā domāt arī. Pieņemsim, zinat, Guan Diop, sabiedrisko lietu un reliģisko brīvību direktors. Viņš ir teicis par katoļiem, ka viņi ir mainījušies, jo viņi ir parakstījuši kaut ko, kas saistās ar reliģisko brīvību. Vai šī sistēma mainīsies kādreiz? Ja viņai iedod to pašu varu, kas viņai bija pirms tam, viņi taču parādītu, kāda viņa patiesībā. Un vai leopards var mainīt savus plankums? Nevar. Un saistībā ar to arī šis citējums no liecības draudzē 5. sējums 663. lapas puses oriģināli. Norūpējusies, esmu gaidījusi cerēdam, ka kungs uz kādiem liks savu garu un tos izlietos, kā taisnības darbarīgus, lai atmodinātu draudzi un savestu to kārtībā. Esmu nonākusi gandrīz līdz izmisumam, redzot gadu pēc gada vēl lielāku atkāpšanos no tās vienkāršības un skaidrības, kam kā Dievs man rādīja. Vajadzēja raksturot viņa sekotāju dzīvi. Interese par Dievu lietu un nodošanās tajā arvien vairāk ir samazinājusies. Es jūtu, vai tie, kas apgalvo, kas uzticās liecībām, ir centušies dzīvot saskaņā ar gaismu, kas tajā dota, vai viņi ir ievērojuši dotos brīdinājumus, vai viņi ir ņēmuši vērā saņemtās pamācības. Te viņi rakstīja, vai atmodināt draudzi un savest to kārtībā. Vai draudzi ir kārtībā? Pēc tā, ko mēs tikko, ko es dzirdēju, ko es teicu. Un vai jūs gribat, lai viņi ir kārtībā? Es arī. Jo lasot šos darbus, tu zini, kā būtu jābūt, kad viss ir kārtībā. Un galvenais, visi tā kā viņi nāks lielāko atkāpšanos no tās vienkāršības un skaidrības. Visi ir vienkārši un skaidri. Kāpēc jāsāk viss kaut kas piepušķot, viss kaut kas... Mēs esam tie, kam jāizceļ ļaunums. Mēs ceļam lietas gaismā. Un man jāpiemina, visi šie svētki ir mums kā iespēja parādīt, ka mēs neesam tradīcijas, bet gan esam par patiesību. Jo vairums cilvēki ir spiritismā, un viņi nezin, ko un kāpēc viņi dara, zinot, ka beigās kristietība apvienosies ar spiritismu. Bet ja mēs to visu pārtēpjam par kristīgo, un tad tas ir tas pats, kad pagānisms ar kristietību savienojas 321. gadā Konstantīna laikā, kad sabats tika pārcelts uz saules dienu. Tāpat bija tikko Kristus augšām celšanās svētki. Tad kāpēc netiek svinēt tieši tajā dienā, kad tas notika, bet atkal saistībā ar pagāns svētkiem un saistībā ar sauli? Un tad vēl, vai tas nav kompromiss? Jo daudziem ticīgajiem sirdsapziņa to neļauj. Un kā bija teikts romiešiem 14, arī ja kādam tas ir par apgrēcību, tad nedari to. Un kas ir vienkāršāk, darīt vai nedarīt? Kāpēc tērēt spēkus un resursus un savienoties ar pagāniem un pārējiem, nevis tikt atšķirtiem? Kāpēc mēs negribam atšķirties? Kad mums bija jāspīd ļaužu priekšā, un ja mēs domājam, ka tik kādu neaizskart un neaizbaidīt,
kur ir ārpusē, bet tad kur ir mīl savu tuvāko, kur ir iekšpusē? Jā, tā nav vienkārši tēma, un tas nav vienkārši, bet arī mēs esam runājuši ar draudzes locekļiem, kur ir ilgāk draudzē, pieņemsim 30 gadus, 20, un kad viņiem prasa, vai kaut kas tāds bija, viņi saka, nē, kādreiz tā nebija. Un tagad tas kaut kā ir. Visi mēs paliekam vienādi. Visi ir. Bet kad mēs atšķirsimies un tā mēs laiku tecēsim līdzās, un tad arī neizskanēs trešā eņģeļa vēsts, un mēs jau kaunamies otro. Un galvenais, ka mēs jāturās. Tad pēdējais, ko es gribētu teikt, ka mums ir jāturās pie šīm liecībām, aktīvi tās jālasa, jāizmanto. Un arī nav noslēpums. Ja cilvēki daudz lasa praviešu garu vārdu, tad ir tā, ka viņi paliek līdzīgi. Jūs esat saskārušies cilvēks, kurš ir, tev liekas, viņš tikai nosoda, viņš tikai izceļ slikto, bet tās ir patiesās rūpes, jo viņš zina, uz ko tas novedīs. Un mēs, kad lasām tos darbus, mēs paliekam līdzīgāk, jo es te neieliku, bet ir pat Elēnai Vaitai citāts par to, kad mēs varam būt tie, kas pēc tam teikt, dzīvojot svēt, kā dzīvojam mēs. Un līdz tam ir jānonāk. Kāpēc es vēl to saku? Kāpēc mums ir jālasa viss šis un tas? Jo kā ir, kad veido jaunas attiecības? Vai es piedzīvošu varbūt kaut ko tādu? Man ir daudz vīriešu bijuši, es gribu attiecības, un jums nav, vai arī, es nezinu, varbūt meitenēm tā ir, un jūs nesakat viņai sākumā sakārto savas attiecības, savu dzīvi, teiksim tā. Es nereiz vien esmu tā teicis. Un arī mēs gribam iziet misijā, mēs gribam darīt to, bet mums sākumā jāsakārtojās. Tas nenotiks visā pasaulē, tas nenotiks visur, bet tas var notikt kaut vai mazā draudzītē kā šī. Es tam ticu. Un kāpēc vēl? Tāpēc, kad varbūt jūs zinat, es nepieminēšu viņu vārdu, bet tagad tāds ļoti ietekmīgs, jūs esat dzirdējuši, kas ir Free ABN. Free Angels Broadcast Network. Tas ir televīzija adventistiem, kur ir Amerikā. Un sludinātājs ļoti spēcīgs, ļoti... viņš, tā kā kāds teiks, viņš bija, ja tā var izteikties, nākamā zvaigzne. Protams, tā nevar teikt. Bet mēs visi dabūsim zvaigznītes, vai ne? Uz kroņiem, kad būsim debesīs. Un viņš aizgājis prom no adventismu. Un viss sāks tikai tāpēc, kad viņš sāk apšaubīt Elēnas Vaitas darbus. Un beigās viņš pat netic vairs izmeklēšanas tiesai. Bet mums ir patiesa praviete, tāpēc viņš raksta pie Akla liecības draudzē 5. sējuma 674. lapspusē. Ja jūs pazaudēsiet uzticību liecībām, tad novērsīsieties arī no Bībeles patiesības. Man bail, ka daudz ieņems nenoteiktu apšaubošu nostāju. Tādēļ baidoties par jūsu dvēselēm, gribu jūs brīdināt. Bet vai daudz ievēro šo brīdinājumu? Ja tiktu dota kāda liecība, kas šķērsotu jūsu ceļu un norātu jūsu kļūdas, vai jūs savā pašreizējā stāvoklī to pilnīgi brīvi pieņemtu, vai arī kādu tās daļu vai visu liecību atmestu, tieši tas, ko jums vismazāk gribēsiet pieņemt, ir visvajadzīgākais. Tas sākumā bija tas, ko es teicu. Perfekti pravietot. Sākumā zaudē uzticību, un tad jau pa bišķiņam no mūsu doktrīnām,
Tie smagi vārdi, es ticu. Bet droši vien kaut ko sen tādu neesat dzirdējuši. Es arī neesmu baigais runātājs un tā, bet man rūp draudze. Kad es ienācu draudzē, kad lasīju Elēnas Vaidas darbus, man liekas, tā ir super draudze. Es vēl nebiju iepazinies, kāda ir cilvēki. Bet, kad es lasīju, man liekas, visi tādi cilvēki ir, kā tur ir rakstīts. Un visi viņi zina, kas tur rakstīts, un visi viņi sludina to, kas tur ir rakstīts. Man patīk, kā varbūt jūs zinat arī ASI, tāds sludinātājs Aivars Maiers, kāds zina? Jā. Un viņš teica, ka viņš ienāca draudzē, un kad viņš sēdēja un klausījās, ko sludinātājs runā, viņš teica, viņa draugiem vienkārši, tikko saņēmuši to uguntiņu. Viņi vienkārši sēž un saka, wow, jūs dzirdējāt, ko viņš saka, jūs dzirdējāt? Kamēr vispārējie sēž akmens sejā. Viņš saka, vai viņi tiešām dzird to pašu, ko mēs dzirdam? Jā. Kaut mums būtu tā, ka mēs dzirdam, bet nav jau ko dzirdēt. Jo arī tas ir pravietots, bet par to es šodien nerunāšu. Tad, ko es gribēju vēl teikt? No Jāņa 9:4. Man nāk strādāt tā darbus, kas man ir sūtījis, kamēr vēl ir diena, nakts, kad neviens nevar strādāt. Mēs šobrīd vēl varam strādāt. Šobrīd ir miera laiki, un ja mēs sagaidīsim, kad būs izdevīgāk laiki, mēs nesagaidīsim tādus. Mums ir īpaši jāsagatavo savi jaunieši. Mēs nevaram vairs skraidīt dievnamos. Mums ir jābūt tādiem, ka pasaule redz, viņi ir savādāk. Viņi ir Dieva bērni, kur ir dievbijība, kur ir patiesība, kur ir cieņa, kur Svētais Gars darbojas. Un tad ir pēdējais, no skatiens uz augšu grāmatas 171. lapas puses. Ja kādreiz 7. dienas adventistu vēsturē ir bijis laiks, kad viņiem vajadzētu celties un mirdzēt, tad tas ir tieši tagad. Nevienai balsī nevajadzētu atturēties no 3. eņģeļa vēsts pasludināšanas, lai neviens, baidoties zaudēt prestižu pasaules acīs, neaizsedz kaut vienu gaismas staru, kas nāk no visas gaismas. Tātad vēlreiz mēs ticam praviešu garam. Mēs ticam šiem vārdiem, kas te ir rakstīts. Un tātad mēs nevaram pat aizsegt kaut vienu gaismas staru. Es jūs varu iedrošināt, es neesmu labāks, bet es gribētu, vai jūs vismaz gribētu būt tādi? Es saprotu, ir kauns, ir grūti, ir nērti, es varu šo to zaudēt. To es arī neieliku, bet Elēna Vaita saka, ka mēs tur iesim debesīs. Mums liksies, ka debesis ir pārāk lētas, jo mēs vienmēr varējām darīt labāk un vairāk un runāt, kā pirms tam lasījām, taču runāt laikā, nelaikā. Mēs uzvedamies tā, it kā daudz vēl ir laika. Nav daudz laika. Viss jau ir salikts, lai tas notiktu. Pēdējais pārbaudījums Pētera, 3. Bet vai šoreiz mēs parādīsim, ka mēs viņu patiešām mīlam? Un ja mēs mīlam, tad lūdzu sakiet ar manīm āmen. Paldies. Nolieksim galvas, varbūt Dievu priekšā. Mīļais debes Tēvs, vienīgais patiesais dzīvēs, Tu, kas visu radīji 6 dienās un 7. atdusējies. Kungs, mēs nākam Tavā dienā šodien, sabatā, dienu, kur Tu iesvētīji no pirmsākumiem jau, ka Tu visu radīji. Tēvs, mēs esam Tavu bērni šeit, Latvijā, visā pasaulē.
Tu redzi, ka mums ir nolikts liels darbs. Tu esi bijis tik ļoti pacietīgs ar mums. Tu, kungs, mūs atklājies, tu mums devi savu vārdu. Tu mūs pamāci, tu mūs pārmāci, jo tu mūs mīli. Tu, kungs, mūs ved uz debesu mājām. Tu gribi, lai mēs tur ieejam gatavi. Tu, kungs, esi mums devis arī praviešu vārdu, jo tas ir gala laika draudzes raksturojums, kungs, ka tā būs. Un pateicamies, ka tu esi ievedis savā draudzē, kungs, kur varam būt vienoti. Lūdzu, palīdz mums būt vienotiem, kungs. Jo ir daudz, kas teikts, kas būs, kā būs ar draudzi. Bet galā viņi darīs to darbu, jo mēs saņemsim vēlīno lietu tie, kas būs darbojušies jau tagad. Lūdzu, palīdz mums darboties jau tagad, kamēr vēl ir laika, kamēr vēl ir iespējas, kamēr Tavu žēlstība ir. Jo tas piemeklēs piemeklēs Tava draudze, kad mūs pārbaudīs, kungs, un mūs svērs. Tāpēc es aizlūdzu par katru draudzes locekli. Kungs, es viņam žēlīgs, atver viņam sirdi, atver viņam prātu. Lai viss neaiziet kā tāds sapnis, kā domas, kuras aizklīst. Bet lai tas ir mūsu sirdī un svētais gars to dīda un neļaudot mieru, kā Tu esi mums palīdzējis dažās lietās. Kungs, ar ko esam tikuši galā ar Tavu palīdzību. Kungs, un ja Tu esi palīdzējis mums ar kādu lietu, mēs ticam, es ticu, ka Tu vari palīdzēt ar vispārējo. Lai mēs varam parādīt pasaulē. Un gan vēlnam, gan viņa eņģeļiem, ka ne tikai Jēzum tas bija iespējams, bet arī viņa ļaudīm. Un mēs gribam būt šie 144,000, kungs. Mēs gribam sekot visur, kur iet Jēzus. Mēs gribam būt cienīgi. Mēs negribam Tev abēdināt un katru reizi, kad grēkot, sist Tev atkal pie krusta. Jēzu. Palīdz mums. Kungs, es zinu, daudziem šis var skanēt kā bēdīgi, kā nav uzmundrinoši, bet pārāk ilgi skanēts. Es ticu, ka katram ir attiecības ar Jēzu, un viņš to gūs ne tikai šeit, ka kāds runājas katedras. Šeit ir vieta, kungs, kur ir jānes liela atbildība, un diemžēl tie ir tikai daži, un tas ir jādara. Sagatavo mūsu sirds, sagatavo savus runātājus. Es arī šīs draudzes sludinātāju un ar visiem sludinātājiem, kungs, un lai mēs varam būt par piemēru visiem draudzei, ģimenēm, pilsētām. Tēvs, cik labi, ka Tu uzklausi, ka Tu gribi mūs mainīt, un Tu maini, un ka vēl ir laika, kungs. Galvenais, lai no šī visa, lai cilvēki patur, ka laika ir maz, un viss zīmes piepildās. Un mēs esam tie, kungs, kuram ir zīmes, un kuram zina, kā un kas notiksies, jo mums ir liecības un praviešu gars, jā. Tēvs, vēlreiz. Cik labi, ka Tu esi mums devis Jēzu, ka mums ir glābšana, ka mums ir viss, mums nav ar ko aizbildināties, mēs esam bagāti, bet neļauj mums būt akliem un nabagiem. Kungs, Tavu mīlestība ir tik liela un tik spēcīga. Tu mīli, Tu gribi, kā teikt, Tu saki, Viņš mīl mūs visus tādu, kādi esam, bet Viņš mūs mīl pārāk daudz, lai atstātu tādu, kādi esam. Tāpēc, Tēvs, pieskaries īpaši un liec mums atgādināt mūsu kristības, ko mēs solījāmies. Mūsu to brīdi, labāko brīdi atgādina, kungs, ka mēs Tev solījāmies un mēs gribējām un mums dega, kungs, atkal iededzina šo liesmu, lai darbs tika darīts. Pateicos, ka Tu uzklausi šo lūkšanu un Tu dari visu iespējamo, jo Tu esi tāds, kam rūp un kas vēlas. Un kaut mēs būtu tādi paši. Lai Tev slavu, gods, pateicība Jēzus Kristus vārdā. Āmen.